Tagad ir nākamais, kas būs divnieks, ja? Šitas ir jauns, jauna prezentācija. Šī prezentācija domāta priekš šim te vidējām klasītēm. 2. datumā, 2. aprīlī tātad būs pirmizrāde Madonā. Man būs laikam visi 3 būs mazās klasītes, vidējās klasītes un lielās klasītes. Es varēšu visu šo vēlreiz izstāstīt un apsīties, kā reāli, teiksim, bērnus to visu reaģē, kur varbūt ir mans kļūdas, kas viņiem neinteresē, kurā brīdī viņi novēršas, tad viņi nesaprot to, ko es stāstu, ja? Tātad šeit ir mēģināts pataisīt viņu vairāk atraktīvāk. Pēc viņiem vajadzētu kļūt mani vidējo klašu skolēniem, jā. Divniekam tur vajadzētu būt. Nu, tomēr viņiem tas datarbloks arī tiek rādīts, tieši tāpatās par to tiek stāstīts viņiem, tieši tāpat arī sākums ir kā mazajiem, ka mums ir sabiedrība, tieši tāpat par šo te statistiku stāstu, jā, arī šo te pašu arī stāstu. Pornogrāfija? Pornogrāfija nestāstam vidēji. Piektā, 7. klasa, varbūt nebija. Varbūt, ka skatās, jā, nu, kodēļ viņu papratīšu ar pildu un teikšu, nav labi skatīties. Es to īsti var izcināt, ja, teiksim, ka, vidusskolas klasē, teiksim, par to jau var runāt par kaut kādu dialogu veidot. Tātad 7. klases skolnieku par pornogrāfiju dialogu laikam nav, tur ir monologs, jā. Labā pusē. Man vismaz tā liekas, jā. Šeit tā patāt ar to digitālo laikmetu, jā. Praktiski nekas nemainās, jā. Tieši tā patās. Tagad sāk mainīties jau tā ievads. Tātad pirmais jautājums, ko es parasti uzdos, vai jūs zināt, ko datoru darīt šonakt, ja? Un ko tad īstenībā tie jaunie no šī dators var izdarīt un ko viņi varētu gribēt tātad iet runu tātad. Nekas viņš vai nav uztaisīts liels. Tātad dators var robotību sastāvdaļu, dators var būt kā mēsturi izsūtīt, vai vienkārši bērniem stāsts, teiksim, ko tas dators var izdarīt bez viņa klātbūtnes, ja viņš kā naktī palīdz ieslēdz, ja? Un ja šīs ir jaunās programmiņas vai šīs jaunatūras, šī te datori ir, ja? Tātad var būt kā uzbrukumi citiem datoriem dalībnieks. Pa dienu ne, tikai pa nakti? Pa dienu arī, protams. Pa dienu varbūt, kad tā situācija, jūs pats ar šo datoru strādājat, es jūtu, ka kaut kas nav īsti kārtībā. Pa nakti šie resursi neslīdzinām vairāk izmantojam. Un tāpēc arī parasti šie jaunie arī to dara, teiksim. Viņi izmanto šo iespēju, kad ir nakts, ka naktī drīzāk pie šī datora neviens nesēž, tad viņi var izmantot pilnu jaudu, ģenerēt bitcoinus un nezinu, ko vēl darīt ar viņu, ja? Jo pat dienu šī kādas resursi palēdz dators apstāstīs, tad viņi vienkārši slēgs ārā un rezultāti nebūs. Tad pārstartēs cilvēki nav vislabāk lietas darīt. Autortiesība aizsargāt failu glabāt, to varbūt daudz nevar nezinu. Viņiem tiek uztaisīts neredzams priekš lietotāju mapītes, kurā glabājās visādas lietas, ja? Jo tas jaunais jau parasti mājās ar savu datoru, ko netur kaut tālumā. Tā persona gatavot, tad meklē fotogrāfiju, dokumentus, sarat, lietotāju vārdu paroles, ja? Pietopēr dažādi, ja? Tas viss notiek, darbojās, ja? Ja, šo datoru vēl pietu kopā ar vecākiem, ja, tad tur varētu būt vecākiem interesants, teiksim, lietas, ja, kaut kādi līgumi, kaut kādas fotogrāfijas, nedod tiesot kaut kādas pikantas fotogrāfijas, vai vēl kaut kādas kompromitējošas lietas, ja, kurš jau kaut kur kādreiz bijis no kaut kādas mājas pusiņa, ja. Parasti tātad viņš var iegūt, bet izpildi viņi, protams, tādā gadījumā, teiksim, kā jūs saprotiet, ka mums jau arī šī virtuālā vide tiek izmantot kā politikas ierocis, ja, kā instruments, ja, un tad arī vēl kādā dažādas lietas, ja, un par to var cīdēties. Man liekas, Rīgas kundzes kaut kādas fotogrāfijas bija no datora, tur nozāts vēl bija, man liekas, gadījums publiski ar parādnieku kungu. Googles kontu, ja, ka Googles, teiksim, savāc visu to, ko cilvēks ir skatījies, ja, ka viņš laikam tur bērns skatījies, viņš skatījies, ja, un tas tur bija stāsti daudz, ja. Un viņš var tiekt izmantot dažādi elektroniskāti teikšanai, protams, ka vārdus. To var izdarīt tā, ja šī te realitāte, šie riski ir kaut kādā veidā jāpieņem un jāsaprot. Nākamais ir mobilais telefons. Ja pa datoru mēs vēl, mums varētu būt tā ilūzija, ka mēs tomēr kontrolējam un saprotam, ko viņš dara kaut cik. Tad, ja mēs runājam par mobilo telefonu, šo virtuālu situāciju daudz sliktāk. Ja?
Mēs vairs vispār nekontrolējam šo iekārtu. Mēs nezinām, ko viņi dara. Baidīt, tas tik slikti tos bērns nebaida, kā jūs, ja? Jo viņi lietos viņi vienalga, no tā jau nekas nemainīsies, ja? Tā iekārta ir tik ērta un tik laba, ja? Viņi praktiski māk visu, ja? Varbūt tas sliktums vai tā iekārtā ir tas, ka vienīgā funkcija, ko viņš, teiksim, tā labi un kvalitīvi veids, tā ir telefona funkcija. Ne viņš ir rīktīgs interneta browseris, viņš ir mazāk nekā īsti redzēt nevar, ne viņš ir rīktīgs fotoaparāts, ne viņš ir rīktīga kamera, neskatoties to, ka viņš visu to māk, ja? Nu, varbūt tā ir, teiksim, atrašanās vietu. GPS varbūt ir labs, ja? Tātad, nu, vienīgais, ko var ieteikt, neinstalēt nezināmas izceltnes programmas, kas varētu būt pietiekami laba lieta, ja? Izmantot tās iespējas tikai, kas mums nepieciešams, ja mēs nelietojam e-pastu, nelietojam, teiksim, navigāciju, nav mums vajadzīgs, piemēram, internets, slēdzam visu to nost, baterija kalpos ilgāk un būsiet daudz drošāk. Nākamajā prezentācijā vecākiem bērniem man jau ir nav viss šis cerās, ko šī iekārta māk un dara, bet jau, teiksim, liktīgi vairākas, ja? Attiecīgi vīrus. Tātad šeit jāievērto šis līdzsvars ar lietošanas ērtumu un iespējamiem riskiem. Nākotnes apdraudējums mums vairs nav, teiksim, šis ir parastais dators, bet visdrīzāk planšets vai mums, teiksim, viedais telefons, ja, kurā mēs visdrīzāk glabāsim tieši tāpatās visu, ja, vai būs vēl sliktāk, mēs runāsim, tālāk runāsim nākamajā prezentācijā, būs arī nedaudz par mākotnes skaitļošanu jau, jo vidusskolas bērni jau saprot, kas tas tāds ir un kā tas darbojas. Šito mēs varam slēgt uz priekšu. Standarta procedūra varēsim droši. Un kopsavilkums šeit ir jau izmainīts. Tas galvenais varbūt tas uzsvars. Šeit bērniem jau tiek stāstīts par to, ka viņi savu digitālo vēsturi jau atspējam tagad. Ja mums varbūt pieaugušiem cilvēkiem šī digitālās vēstures nav, nevajadzētu viņiem lielai būt, ja mēs iesakam savu vārdu, uzvārdu, googlēt. Nevajadzētu būt diezgan daudz, ja iesakam savu mobilo telefonu numuru, teiksim, noteikti, ka nevajadzētu atrast, kam viņš pieder, ja. Tad varbūt to privātumu izkaucīgi kārtībā, ja šitās lietas mums jau sāk parādīties, ja, tad pat mēs jau privātumu paši esam jau atdarbuši, jau, teiksim, mēs neko tur citu izdarīt vairs nevajag. Tad arī tas stāsts par to, ka mums šajā internetā nekas nepazūd. Viss, kas tur tiek ierakstīts, viss kaut kur saglabājums. Viss jāatcotams. Ielikt fotogrāfiju internetā, mēs no viņu mēs ārā varbūt nevaram. Es to, vai tas ir draugos, vai tas ir Facebookā, jā, mēs varam mēģināt no savu kontu izdzēst. Tas nenozīmē, ka viņi jau sēdētas kopijās, nezinu, kur viņas tāpatās paliek un viņi ir. Mēs viņu nekādā veidā no viņas atbrīvoties vairs nevaram. Mēs esam ielikuši, tas ir visiem laikiem. Esam ierakstījuši kādu sliktu komentāru par kaut ko. Tas ir visiem laikiem. Par vieniem cilvēkiem, kas arī īstenībā reizēm nedomā, apvainojās un par savu iepriekšojo darbu devēju sarakst visādas rupjības un visu kaut ko sliktu, ja? Nu, vajag skaitīt līdz 10 pirms to darīt, ja? Un kāds īstenībā no tā labums varbūt vajag novajag nedaudz pats sev, ja? Bet nu, tas ļaunums, ko no tā viss iegādājas, ir milzīgs vārds. Tas arī ir par idejām lasīt.